Labdien! Regula ir zināma un pazīstama visiem klātesošajiem jau vairāku gadu garumā. Ilgi gaidīti ir tās stāšanās spēkā bijusi jau no 2009. gada, un es domāju, ka zālē nav neviena, kas nebūtu regulu lasījis un pārlasījis vairākas reizes vismaz. Tomēr tagad ir pagājuši jau vairāki mēneši no šī 11. jūlija maģiskā datuma, un ir radušies jautājumi. Veselības inspekcija joprojām saņem jautājumus rakstiski un telefoniski, praktiski ikdienas, un tie arī ir ietverti šīs dienas visā darba kārtībā un daļēji arī šajā manā prezentācijā. Kā viņu palaist? Jā, palaidās. Ir, nē, tur nav. F5, jā. Tā, ir kārtībā, ja? Tātad šie jautājumi, par ko es parunāšu šobrīd, ir tie, kas ir jauni un ko mēs vairāk esam saņēmuši. Normatīvie akti, normatīvos aktos noteiktās atbildības, jo ir tāds jēdziens kā atbildīgā persona, kas mazliet atšķirās no tā izpratnes agrāk direktīvā un MK noteikumos 354. vecajos. Paziņošanas portāls, brīvās tirdzniecības certifikāts, kas ir pavisam jauna lieta, un latviešu valodas lietojums, kas 354. nebija minēts agrāk, bet tagad ir. Un par dzīvniekiem, kur termiņš stājās spēkā šī gada 11. martā, un par nanomateriāliem, kas arī ir absolūti inovatīva lieta. Tātad regula ir Eiropas parlamenta un padomes regula. Tas nozīmē, ka parlaments un padome pieņēma, apstiprināja, iztirzāja pantus, visas prasības, kas ir noteiktas pantos, un es domāju, nevienam nebūs par ļaunu saprast un nodalīt šīs pamata būtiskās prasības, kas ir parlamenta un padomes pieņemtas, no vienkārši tehniskajiem grozījumiem, kas jau ir publicēti un kas tiks publicēti ar vien turpmāk, un tās ir kā komisijas regulas. Tie ir grozījumi parlamentu un padomes regulās. Ja nāk grozījumi pantos, tā atkal būs augstāka līmeņa regula. Tātad, kas mums ir šobrīd? Šobrīd mums ir jau pirmie grozījumi, šie 354. Tie ir vienkārši tehnisks grozījums, ar ko obligāti bija jāpārņem visas prasības, visas direktīvas, kuras stājās spēkā no 8. gada februāra, kad pamatteksts tika sastādīts, līdz pat viņš tika 9. gadā publicēts, un līdz pat šim 13. gadam jaunas direktīvas katru gadu ar tehniskajiem grozījumiem nāca klajā, un tātad tās pārņēma ar pirmajiem grozījumiem. Tālāk sākas ikdienišķais darbs, vielu izvērtējums, jaunu prasību iestrādāšana vai jau vielām, kurām prasības ir bijušas, prasību grozīšana. Tā ir nākamā, tas ir polidokanols, tika izvērtēts, vai šai vielai gadījumā nav tāda iedarbība, ka viņa būtu aizliedzama kosmētikas sastāvā, jo tā ir viegli anestezējoša iedarbība uz ādu un viela tiek izmantota zālēs. Tomēr pirms katriem grozījumiem vielas izvērtē zinātniskā komiteja. Zinātniskā komiteja novērtēja vielas lietojumu kā drošu kosmētikas līdzekļos. Tie ir šie otrie grozījumi, un matu krāsu ierobežojumi ir tie trešie, kas tagad jau ir pieņemti. Respektīvi, mēs varam gaidīt turpmāk un turpmāk, tieši tāpat kā mums bija ar direktīvu. Un visiem, kas ar to strādā ikdienā, ir neizbēgami jālasa šie jaunie grozījumi, nevis tikai 1223. Būs tieši tāpat kā bija ar direktīvu, ka viņas beigās bija pāri par 50. Un
tagad it kā tika konsolidēta, bet es uzreiz jau pasaku, un es domāju, ka tiem, kas ar to strādā, tas jau ir skaidrs, ka būs katru gadu vismaz vairākas jaunas. Tikai atšķirība tā, ka tās nebūs direktīvas, tās būs regulas, tātad tieši piemērojamas, netulkojamas, neiestrādājamas Latvijas normatīvos aktos, noteikumos, kā tas bija agrāk. Tātad tas par pašu jautājumu būtību, jo es domāju, ka vairumam noši vien tas ir skaidrs, bet varbūt kādam arī var noderēt tādas pamatlietas. Pašlaik darbs notiek pie vairākiem konservantiem, būs izmaiņas attiecībā uz metilhlorizotiazolinonu, kas ir samērā alerģiska viela, un tas nevarēs tikt izmantots līdzekļos, kas paliek uz ādas, kurus nenoskalo. Bet uzņēmējiem, kas šo konservantu legāli šobrīd lieto, protams, nav ko baidīties un satraukties, jo vienmēr pieņemot grozījumus, tiek dots pietiekam liels termiņš, lai ieviestu izmaiņas receptūrās, un vēl papildus termiņš, kad ir atļauts pārdot jau saražotos produktus. Tas var būt 12 mēneši, katrā ziņā tas ir pietiekams parasti. Ja grozījumi ir tādi, kas ir ierobežojoši, ja grozījumi nav ierobežojoši, tad termiņi ir attiecīgi īsāki. Bet šādiem nopietniem grozījumiem termiņi parasti ir pietiekami. Tad par daudz sabiedrībā apspriestajiem, žurnālos izskatītajiem un masu mēdījos plaši izskatītajiem parabēniem arī grasās būt grozījumi. Tātad, lai arī parabēni nav alerģiski un nav zinātnisku pamatojumu nekāda, ka tie radītu risku produktā, tā vai tā pamatojumu trūkuma dēļ par drošumu, daļa no parabēniem, kā jūs visi zinat, tā ir apjomīga vielu grupa, 11 līdz 20, ja ne vairāk savienojumu, viņi tagad vairs nebūs tā kā bija agrāk, visa grupa līdz 0,8%, bet tiks metil ir atzīts par nevainojamu izmantošanai, par pilnīgi drošu, bet jūs varat to nepierakstīt, jo tā, kad tas būs publicēts, tad tas būs redzams un pieejams. Aizliegti tiks izopropila, izobutila, tā fenila, un kas tur vēl bija, benzila un pentila. Un vēl vienai daļai būs mazāks šis daudzums pieļaujamais 0,14, nevis tā kā bija, ja 1, tad 0,4, ja daudzi, tad 0,8. Tad, respektīvi, vienīgais, ko uzņēmēji varētu ņemt vērā, ka parabēnu konservanti, viņi tiek maisījumā parasti tiek piedāvāti kā maisījums, un pasūtot šos te, jāskatās, no kā maisījums sastāv, vai gadījumi pēc maisījumā nav klāti tie, kuriem briest aizliegums. Un tad no tāda varianta ir jāizvairās, lai tos turpmāk neiekļaut receptūrā. Respektīvi jāskatās uz to, ko pērk, kas šai parabēnu maisījumā konkrēti par parabēniem ir iekšā. Tad to es pateicu, tālāk ir kritēriju regula, kam es daudz nepieskaršos, jo par to ir atsevišķā prezentācijā paredzēts. Komisija ir apstiprinājusi vispārējos kritērijus par atbilstību tiesību aktiem, patiesumu, pamatojumu ar pierādījumiem, godīgumu, taisnīgumu, informētu lēmumu pieņemšanu. Patērētājiem ir tiesības uz to, lai teksti, ko viņi lasa produkta marķējumā, atbilstu šiem vispārējiem kritērijiem. Tātad nav pieļaujamas norādes marķējumā, ka kosmētikas līdzekli ir atļāvusi vai saskaņojusi inspekcija vai jebkāda cita valsts iestāde. Nav pieļaujams nomelnot sastāvdaļas, kas manā produktā, piemēram, nav, bet kas ir legāli atļautas un citos produktos pilnīgi legāli tiek izmantotas. Tātad tas attiecas uz godīgumu kritēriju. Bet, kā jau teicu, par to būs atsevišķi šodien.
Jaunie 354. noteikumi, lai jūs nemulsina, šis numuru sakritība ir vienkārši tāda gadījuma rotaļa, jo tie ir jauni noteikumi. Viņiem nav nekāda sakara ar vecajiem 354. Kā cilvēkiem varētu likties, kad varbūt izmainījās tur kaut kāds datums, kaut kas nosaukumā. Tie ir absolūti jauns normatīvais akts un ciparu sakritība ir tikai tāda loterija. Tad ir vispārējās prasības, kuras ir jāņem vērā attiecībā uz kosmētiku arī no atsevišķiem likumiem. No patērētāju tiesība aizsardzības likuma ir jāņem vērā prasība, kas nav noteikta tieši kosmētikas normatīvos. Runa ir par to, ka marķējumam jābūt neizdzēšamam, informācijai jābūt skaidrai, to nedrīkst aizsekt ar uzlīmēm, attēliem, ar cita veida informāciju. Šī prasība ir jāievēro visiem produktiem, viņa nav atsevišķi atrunāta par kosmētiku, tā tad jāņem no vispārējās normas. Un otrkārt no preču un pakalpojumu drošuma likuma ir 9. pants attiecas uz kosmētikas līdzekļiem, ir īpaši ražotājiem. Jāņem vērā, ka nedrīkst savu fantāzijas lidojumu vērst tādā virzienā, kas padara kosmētikas līdzekli līdzīgu pārtikas produktam. Ziepītes, kā maza šokolādes konfektītes, un varbūt ir nācies redzēt tādus. It īpaši, ja paskatās Rapegas ziņojumos, arī var atrast tādus produktus, kā šokolādes tāfeles, konfektes, kūku gabali un vai pudeles savukārt. Šķidri kosmētikas līdzekļi iepakoti tādās pudelēs ar platām atverēm, korķiem lieliem, un tas var apdraudēt it īpaši bērnu drošumu, kas var sajaukt ar limonādi šādu produktu, un nedod Dievs, ja tas ir ar augstu spirta saturu vai daudz virsmaktīvām vielām un var notikt negadījumi. Tātad tas nāk arī no vispārējās normas. Valsts valodas likums būs tālāk atsevišķi slaidā. Atbildīgās personas pienākumu saraksts nav domāts, lai jūs baidītu, bet vienkārši tāds viņš objektīvi ir, jo par visām prasībām reāli atbildīgā persona. To mēs nelasīsim. Bet attiecībā uz atbildīgo personu es gribu parunāt par dažām lietām, kur inspekcija ir konstatējusi neskaidrības. Vai tā tad atbildīgā persona ir juridiska vai fiziska persona, jo vecajos noteikumos atbildīgā persona bija fiziska persona, tā tad tur arī bija izglītības prasības, tāpēc jaunajos ir jāpievērš uzmanību tam, ka uzņēmums, principā atbildīgā persona ir uzņēmums. Kādu fizisko personu uzņēmums pieņem darbā vai līguma attiecības nodibina, kas izpilda visus pienākumus, kas atbildīgai personai ir jāveic, tas ir uzņēmuma ziņā. Regula nenosaka precīzi, kā tas tiek izpildīts, jo tās var būt darba vai civiltiesiskas attiecības, līguma attiecības. Ko nosaka regula, ka jābūt ir obligāti noslēgtam rakstveida līgumam ar abu pušu rakstveida piekrišanu, ja uzņēmums, kurš ražo, nodod savus atbildīgās personas pienākumus, viņš tos neveiks pats, bet līguma kārtā nodod citai personai. Tad tas ir vienīgi atrunāts, ka tam ir noteikti jābūt noformētam rakstveidā. Ražotājs ir tātad nevis fabrika, kurā ražo, tas, protams, var būt ražotājs un vairumā gadījumu tā ir, bet ja kāds uzņēmums pasūta ražotājam, lielam ražotājam, piemēram, ražot produktu konkrēti priekš sevis ar savu preču zīmi, jau pēc ražotāja definīcijas pasūtītājs kļūst par atbildīgo personu. Bet vai viņam ir pieejama visa šī informācija un zināšanas, lai izpildītu šos pienākumus? Un tagad ir ļoti uzmanīgi šīm iesaistītajām pusēm abām jāraugās, lai atrunātu konkrēti savas tiesības un pienākumus, jo precīzāk un jo smalkāk, jo tas būtu ieteicamāk.
var tikpat labi šis ražotājs uzņemties būt par atbildīgo personu, un tikpat labi viņš var ražot pēc pasūtījuma, nomarķēt ar pasūtītājiem vajadzīgajiem visiem marķējumiem, brendiem, un nebūt atbildīgā persona. Bet tai pašā laikā vai pasūtītājiem būs dokumentācija. Tātad pirms sāk organizēt šāda veida biznesu, varētu teikt, jābūt skaidrībā, ko rakstīs marķējumā, jo marķējumā atbildīgās personas vārdam un adresei ir obligāti jābūt. Varbūt, ka varētu nerunāt, bet joprojām ir redzami tirgu Latvijā ražoti produkti, kuriem tas nav norādīts pareizi. Uzņēmums, kurš ražo, ir norādījis, ka pēc pasūtījuma, bet nav norādījis adresi, var sakot, nav norādījis šo te, kur ir lieta, jo jānorāda ir tā adrese, kurā ir kosmētikas līdzekļa lieta. Varbūt, ka tīri fiziski šī lieta arī tajā adresē nestāv, tas jau, protams, nav noteikts. Varbūt viņa stāv, ražošanas vietā kaut kur, bet šī ir vieta, kur iet inspekcija pārbaudīt lietu, un tai ir jābūt marķējumā redzamai un patiesai. Ja viņu var nogādāt, teiksim, uzreiz pārbaudas vietā un tieši tajā, kas ir norādīts marķējumā, tad viss ir kārtībā. Respektīvi, es domāju, ka tagad par atbildīgo personu kļuva skaidrs, ka tā vienmēr spēj pierādīt atbilstību prasībām, un viņa ir lasām marķējumā. Ja ražotājs ir trešajās valstīs, tad viņš var vai nu pats izvēlēties atbildīgo personu Eiropas Savienībā, vai arī var notikt neatkarīgs imports. Ražotājs trešajās valstīs neinteresējas par to, ka kāds viņa produktu ved uz Eiropu, un to paralēli dara dažādās valstīs dažādas firmas, vai arī vienā valstī pat dažādas firmas. Tad katrs atsevišķi ir atbildīgs, jo katram ir jāliek savs vārds. Katram ir jātulko, un vienkārši tā ir tā parādība, ko sauc par paralēlo importu. Lielie ražotāji, protams, ieceļ sev pārstāvniecību un vienu atbildīgo, bet tad šiem te tiešajiem importētājiem, kas ved fiziski, viņi ved pāri robežai tieši uz Latviju, viņiem ir jābūt rakstveida apliecinājumam, ka atbildīgais ir citā valstī tas un tas, protams, arī marķējumā tas ir jāredz. Tad vēl jāatcerās tāds moments, ka ved atpakaļ uz Eiropas Savienību preces, kuras ir ražotas Savienībā, pēc tam viņas ir eksportētas ārpus, un varbūt tur sanāk cenu izdevīgums zināms, varbūt, bet cilvēki ved atpakaļ tādas preces, kuras ir no Eiropā ražotajām izvestas ārpus. Ražotājs Eiropā, kaut arī viņš ir saražojis atbilstoši Eiropas prasībām, marķējums ir atbilstoši, bet par šo atpakaļ atvesto preci ražotājs neatbild. Tas ir regulā atrunāts, ja uzmanīgi viņā ieskatās, jo tam formulējums ir tāds no pretējā, tādēļ viņš uzmanīgi jāizlasa, bet ražotājs par atpakaļ vesto vairs neatbild. Atbildību uzņemas importētājs par šo. Jaunas varētu teikt, ka nē, bet precizētas ir prasības izplatītājam. Izplatītājs ir ik viens, kurš nav atbildīgā persona, kurš nav ražotājs, importētājs. Ko izplatītājs spēja un nespēja ietekmēt? Izplatītāja uzdevums ir izturēties ar pienācīgu rūpību. Pret ko? Pret visu. Nevis domāt, ka es esmu vienkārši izplatītājs, tāpēc par visu atbildēs atbildīgā persona, bet izplatītājs var darīt to, ko viņš spēja izdarīt, pārliecināties par marķējumu pirmkārt, precē, ko viņš pērk, vai ir viss obligātais marķējumā norādīts, ko viņš nespēja. Viņš nevar zināt, vai tas, kas ir norādīts, patiešām atbilst patiesībai. Ja šajā informācijā būs saturiska kļūda, protams, tā nebūs izplatītāja atbildība.
Izplatītāja atbildība būs tā, ja viņš būs nopircis, piemēram, produktus, kur vispār nebūs norādīts derīguma termiņš, jo to viņš varēja pārbaudīt, varēja redzēt, un viņam to arī vajadzēja redzēt. Vai ir marķējums nodrošināts valsts valodā, arī ir izplatītāja atbildība, ja izplatītājs ir ķēdē jau ne pirmais, bet tālāk, un viņam nav vēlēšanās uzņemties izdevumus, lai nomarķētu latviski, tad lūdzu ir jāskatās pirms produktu pērk, un nevajag iegādāties tādu, kurš nav nomarķēts latviski, ja viņš nav Latvijā pirmais. Par atbilstību prasībām tādā mērā, cik izplatītājiem tas ir pieejams. Saprotams, jāsadarbojas ar kompetento iestādi, ar inspekciju, jāziņo par būtisko nevēlamo ietekmi, par ko būs turpmāk atsevišķi prezentācija. Nodrošināt identifikāciju piegādes ķēdē, tā ir samērā viltīga lieta, jo precīzi nekur nav pateikts, kā to realizēt. Tātad, kā to realizēt, tas ir savstarpēja saziņa ar vai nu ražotāju vai vairumtirgotāju, no kā iegādājas preci, kādā veidā to atzīmēt, kādā veidā to uzturēt. Un turklāt tas ir jāuztur 3 gadu garumā, tas ceļš ir atstāts uzņēmēju rokās, kā risināt, jo detaļas, protams, normatīvi šeit nekādas nenosaka, nosaka tikai prasību 3 gadu garumā. Tas ir vajadzīgs, ja izrādās bīstama prece, kurai ir nepieciešams atrast izcēlesmi. Izplatītājam attiecībā uz paziņošanu jautājumu ir bijis ļoti daudz, un par šo tēmu inspekcija saņēmusi ļoti daudzus zvanus. Izplatītājiem nav skaidrs pēc tā, kad daudzus gadus bija jāsniedz inspekcijā paziņojumi, jānotificē. Tie vēlas nereti arī notificēties CPNP, bet izplatītājiem vispār nav iespējams CPNP produktu pašam ievadīt. Tas var atzīmēt, ka izplata Latvijā vai citā valstī tādu produktu, kas CPNP jau ir ievadīts. Tiesības ievadīt ir atbildīgajai personai. Izplatītājs, ja viņš tulko marķējumu, tātad piereģistrējas CPNP, sameklē atbildīgo personu meklēšanas lauciņā, izvēlas attiecīgo pareizo no piedāvātajiem variantiem, pēc tam meklē produktus, kuriem viņš ir veicis tulkojumu. Atzīmē nosaukumu latviešu valodā, ja tulko priekš Baltijas, piemēram, tad visus tulkotos nosaukumus no izlecošā saraksta izvēlas valsti. To izplatītājs dara attiecībā uz elektronisko paziņošanas sistēmu. Ja ir tāds īpašs gadījums, kurš, es nezinu, varbūt būs, bet atrunāts ir, jo var gadīties, ka atbildīgā persona ražotājs citā valstī produktu vairs neražo, bet šis produkts ir paziņots tajā valstī, kur viņu laida tirgū, bet ne citās dalību valstīs vai ne visās, piemēram. Un pēc 11. jūlija šajā gadā izplatītājs viņu vairs tirgu nelaiž, neražo, nepārdod un nepaziņoja, bet kaut kur ir atrasts izdevīgs piedāvājums, vilinošs, kaut kur noliktavā produkta ļoti daudz ir uzkrājies un viņi ir jau varbūt tuvu jau derīguma termiņa beigām, kas to var zināt, bet toties ir lēti un tiek atvesti uz Latviju. Tad kas notiek vai uz citu dalību valsti? Tad izplatītājam ir pienākums sazināties ar atbildīgo personu, un atbildīgā persona savukārt var paziņot, jo izplatītājs nevar arī šajā gadījumā bez šaubām pats paziņot. Viņam ir jānodot šī informācija atbildīgajai personai, ka tai ir nepieciešams paziņot. Par portālu kā tādu, vai tas ir administratīvā sloga atvieglojums, par to uzņēmējiem ir droši vien savas domas un droši vien dažādas domas. Bet ko var te inspekcija teikt?
portāls tiek pamazām aizpildīts, samērā strauji tiek aizpildīts. Pašlaik tajā ir vairāki 100,000 ierakstu tajā sadaļā, kas attiecas uz produktiem, bet šie vairāki 100,000 visi nav katrs viens kosmētikas līdzeklis, jo jāņem vērā ir tas, kad valodu versijas, katrs nosaukums dažādās valodas versijās aiziet šajā pašā sadaļā kā kosmētikas līdzeklis. Ja viņu laiž tirgu jau ar 3 valodas versijām, oriģinālajā marķējumā tie ir 3 ieraksti ar vienu un to pašu identifikācijas numuru. Turklāt ir jāņem vērā arī kļūdas, par ko es runāšu arī mazliet. Cilvēki, kas ievada informāciju, nesaprot, ko nozīmē komponents. Un ir redzams tādas kļūdas, kā komponenti tiek sastāvdaļu nosaukumi, tiek ievadīti šajā te ievadīšanas līmenī, kur ir jāraksta nosaukumi. Un es domāju, ka zināmā mērā tas ietekmē kopējo skaitu. Inspekcija, kad saņem zvanus par CPNP, mēs, protams, cenšamies sniegt atbalstu, cik mēs spējam, bet lūdzam saprast, ka tā nav mūsu bāze. Bāze ir Eiropas. Inspekcijai ir skatīšanās režīms uz bāzē ievadīto informāciju. Mums nav pieejamas nekādas citas iespējas. Tātad cenšamies uzķert jautājumu būtību. Ja kļūda jau tāda ir bijusi, varam dot padomu, varam izskaidrot iespēju robežās. Bet, piemēram, ja ir jau pielaista kļūda, tad nekādā ziņā nevaram palīdzēt labot, atliek tikai sazināties ar Eiropu, ar bāzes uzturētājiem. Cik ir zināms, ja sūta e-pastu uz šo te CPNP Sanko, tad saņem automātisko atbildi. Lasiet tur, lasiet vadlīnijas, lasiet tur un šur un visur. Un tikai pašās beigās, ja jums šis nepalīdzēja, var sakot, jautājumu ir tik daudz, kad komanda, kas tur ir, es pieļauju, ka viņa nav ļoti liela komanda, kas ar to strādā, viņa nespēja uz šīm vēstulēm tikt galā. Līdz ar to ieteikums, kāds ir speciālā forma, par ko varbūt visi nezin, kādā uzdot jautājumu. Ja jūs saņemat šo te automātisko atbildi uz jūsu e-pastu, pašās beigās tur aiz biežāk uzdotajiem jautājumiem pati pēdējā rindiņa ir, uz kuru klikšķinot, ir forma, kur reāli ierakstot savu jautājumu, norādot arī savu vārdu, uzvārdu, adresi, lietojumu programmu, kas arī datoristiem ir ļoti svarīgi. Varbūt lietojuma programma un versija ir vainīga, kāpēc kaut kas nestrādā, var cerēt saņemt atbildi. Šī pati forma ir pieejama arī tieši bāzē, ja kāds jau viņā ir iekšā, un tad viņam šī problēma radusies arī trešajā lauciņā zem biežāk uzdotiem jautājumiem. Bet ja nav izdevies vēl tikt bāzē iekšā, tad atliek aizsūtīt vienkārši jautājumu, saņemt to automātisko atbildi, atrast šo formu automātiskajā atbildē, vēlreiz sūtīt. Pievienot var print screenus, ko es arī iesaku, jo terminoloģija un angļu valoda, tas viss nav tik viegli izskaidrot, kur tieši ir jūsu problēma, un lai arī tajā pusē saprastu, kur šī problēma ir. Varbūt, ka vienkārši kļūda. Tātad arī šim automātiskajai formai var pievienot attēlus. Tātad iesaku printskrīnus veidot pakāpeniski ar visiem soļiem, cik tālu esat tikuši, un tos pievienot jautājumam. Ļoti bieži ir arī tāds gadījums, kad vienkārši izvēlas nepareizi savu statusu, atzīmē izplatītāju, brīnās, kāpēc nevar neko pievienot. Atzīmē, piemēram, ka produkts ir importēts, pēc tam grib šajā sarakstā atrast Latviju un atkal zvana mums, kāpēc sarakstā vispār nav kā valsts Latvija iekšā. Bet tas ir izlecošais saraksts, kur ir trešās valstis. Tad produkts var būt vienkāršs, produkts var būt no vairākiem komponentiem. Šajā gadījumā es runāju tieši par komponentiem, kā piemēram matu krāsā, kur ir krāsviela un attīstītājs.
neuztvert vārds komponents, varbūt tiešām latviski, kā viņš tiek lietots, var tikt saprasts arī kā sastāvdaļa, bet tā nav sastāvdaļa. Jāizvēlās, ja tas ir parasts produkts, viens trauciņš, jāizvēlās viena komponenta produkts, ja tas ir salikts, tad vairāk komponentu. Krāsu toņiem, es domāju, mums būs arī par CPNP, mums bija atsevišķi skaidros, tam es vairāk tātad nepieskaršos. Vēl mums ir bijuši jautājumi, kad ir jāievada izmaiņas. Ja ir sastāvs paziņots ar tipveida receptūru, un tur ir šīs te riska sastāvdaļas, kurām ir jānorāda precīzā koncentrācija, izmaiņas ir jāpaziņo tad, kad precīzā koncentrācija vielai ir mainījusies vairāk kā pa 20% no iepriekš norādītās. Fotogrāfijas nav obligātas. Ļoti daudz pievieno fotogrāfijas, kurām nav nekādas jēgas un nozīmes, kas izskatās pēc reklāmas fotogrāfijām, tādas nav vērts pievienot un nav nepieciešams pievienot, jo bāze ir informācija iestādēm, informācija toksikoloģijas centriem, tas nav reklāmas žurnāls. Ja laiž tirgo ar primāro un sekundāro marķējumu pudelīti un kastīte, pievieno to, kur ir marķējumā teksta vairāk. Ļoti daudz to izpilda ļoti labi un pievieno ļoti kvalitatīvus tipogrāfijas maketus, labā kvalitātē, labi lasāmus. Tātad šī, kā es jau teicu, pamatā informācija, kas ir par sastāvu, tā aiziet medicīniskiem mērķiem, Austrumu Kliniskā universitātes slimnīcā, toksikoloģijas sepsis klīnikai. Tā viņiem ir pieejama un to ir noteikuši šie te jaunie 354. Par brīvās tirdzniecības certifikātu. Jautā certifikātu uzņēmēji, kuri mīl vārdu certifikāts, nesaprotot, kāda ir certifikāta nozīme un jēga. Jautā certifikātu pārdošanai vienkārši Eiropā. Tas tā nav. Tie, kuri reāli eksportē un kuriem reāli šis certifikāts ir nepieciešams, arī saprot, ka to prasa trešās valstis, bet mums tomēr prasa certifikātu reizēm arī tie, kuri grib pārdot, piemēram, Itālijā. Protams, kad viss, kas ir Eiropas dalību valstu starpā, nav šis certifikāts vajadzīgs. Tad obligāti ievērojam šo, es nezinu, laika vairs nav, nelasīšu, bet darbību secību. Nevar produktu, kura nav paziņota datu bāzē un prasīt viņam certifikātu, ir jābūt izstrādātai receptūrai, jābūt ir sastāvam novērtētam, jābūt ir ražošanas vietai, labai ražošanas praksei, saražotam produktam, gatavam laišanai tirgū, jāpaziņo, pēc tam ir bāzē, pēc tam produkts tiek ražots un tad iesniedz pēc šīs formas, 354. pēc dotās formas pieprasījumu uz certifikātu. Protams, ir uzņēmēji, kuri to ļoti labi saprot, bet tai pašā laikā ir gadījumi, kad nav pietiekama izpratne un secība absolūti nav šāda. Par latviešu valodu marķējumā ir apmēram skaidrs, jo ir noteikti precīzi, kuras vienības ir jātulko. Masa tilpums, ja viņš ir norādīts mililitri grāmi, tur nav ko tulkot. Vienību skaits jāraksta ar vārdiem, ja tas ir gadījums, kad vienību skaits ir norādīts. Šīs te piktogrammas, protams, aizstāja visus tekstus, grāmatiņas simboliņš, ja nav, tad tas ir jāraksta ar vārdiem, tad jātulko ir lietotājiem svarīgi drošuma norādījumi. Ja tas ir svešvalodā dots ražotāja brīvais teksts, brīvi tulkojam, ja tas ir dotais teksts, kurš izriet no konkrētas sastāvdaļas klātbūtnes, ņemam tekstu no noteikumu pielikumiem. Ir gadījumi, kad daudzās valodās oriģināla marķējumā ir nosaukums un funkcija, bet nav šie lietošanas norādījumi. Nevēlās izplatītāji tulkot norādījumus. Norādījumi ir jātulko, jo tas ir svarīgi patērētājiem, runājot par šo pašu drošumu. Nepietiek, ka 22 valodās ir uzrakstīta tikai funkcija vai funkcija ir acīm redzama. Kosmētikas līdzekļu lietā
jābūt ir latviski, tas izriet no visa minētā, kas tur ir citēts slaidā, no valsts valodas likuma, tad nav jātulko tehniskie dokumenti, ja viņi ir saprotamās valodās. Krieviski, angliski dokumenti, varbūt arī vāciski, var tikt akceptēti. Protams, valsts iestādei nav pienākuma akceptēt dokumentus svešvalodā, it īpaši, ja tie ir būtiski un attiecas uz sabiedrības veselību ietekmējošiem jautājumiem, bet inspekcija var labprātīgi angļu valodas dokumentu akceptēt, ja tas ir skaidrs, saprotams, nepieprasīt tulkojumu. Tātad laboratorijas atzinumiem angliski, krieviski nav pienākuma mums to akceptēt, mēs to varam akceptēt. Tā ir mūsu izvēle, ja dokuments nav saprotams, obligāti prasam tulkojumu. Drošuma novērtējums bez vārda runas ir jābūt latviski. Tā, es jūtu, ka laika vairs nav daudz. Par dzīvnieku izmantošanu, man liekas, būs Kristīnas prezentācijā tālāk par kosmētikas līdzekļu lietu. Tātad visi termiņi ir stājušies spēkā, bet nevajadzētu šo jautājumu tā kā profanēt, kā to bieži dara masmēdījos, runājot par dzīvnieku izmantošanas tēmu. Jāskatās ir, kad veikti ir eksperimenti, kādiem mērķiem veikti, ar kādām metodēm, līdz kuram datumam ir veikti, kas tos veicis pēc kāda pasūtījuma. No tā arī izriet, vai uz šiem datiem var paļauties drošuma novērtējumā vai nevar paļauties. Tieši tādēļ kosmētikas līdzekļu lietā visai informācijai, ja ir izmantoti dzīvnieki, ir jābūt. Novērtētāja pienākums ir izanalizēt, vai šīs metodas līdz šim datumam bija pieļaujamas, konkrēti runājot par 13. gada martu, kad bija pieļaujams vēl atkārtotās dēvas sistēmiskais toksiskums, ādas sensitizācija, kancerogenitāte, reprotoksiskums un toksikokinētika. Līdz šiem datumiem vēl bija pētījumi pieļaujami 3. valstīs. Tātad, vai uz šiem datiem lietā var paļauties, tas ir jāizskata ļoti rūpīgi un vienkārši pateikt, nē, mums nebija, tas nav ticami praktiski, jo no kurienes šie dati rodās. Par nanomateriāliem. Ir vēlēšanās vēl dzirdēt, vai kā ir mēs iekavējam mazliet īsos vārdos. Par nanomateriāliem ir tā, ka es atceros pirms gadiem 4, man liekas, bija seminārs par regulu vēl, vai pirms 5 par regulu vēl runas vispār nebija. Nebija vispār skaidrs, ko nozīmē pats šis jēdziens nanomateriāli. Tagad es domāju, ka tas ir jau skaidrs, tātad no viena, ja satura daļiņas, no 1 līdz 100 nanometru izmēros. Definīcija ir pietiekami sarežģīta un vārds vietā, ko bieži nevietā mēdz lietot, ka par to vēl zinātnieki strīdas. Regulā ir ietverta viena definīcija, komisijas ieteikumā ir ietverta cita definīcija, pie definīcijas strādā starptautiskā līmenī, viņa tiks mainīta attiecīgi, kad būs panākta vienošanās. Izšķirošākais jautājums ir par to, vai šis nanomateriāls ir dabas materiāls, vai tas ir ar nodomu ražots noteiktam mērķim funkcijai. Tātad vecajā definīcijā bija tikai ražotie, tālāk būs arī dabas materiāli apstrādātie un būs arī tad, ja bez nodoma šis materiāls vienkārši ir klāt sastāvdaļā, bet tas nav ar nodomu ražots. Arī tas būs iekšā, jo ietekme uz drošumu tam var būt. Tad tuvāk par definīciju nē, jo tur ir dažādi jauni termini, tā kā nanomateriālu drošumu nevar novērtēt, tā kā izmantot tās metodas, kā novērtē parasti vielu. Ir pat atsevišķi, konkrēti Lielbritānijas zinātņu akadēmija uzskata, ka ir jāpiešķir citi vielas numuri, ka tā ir jauna viela, ka tā pat nav tā pati viela, bet tas arī ir tikai tā kā priekšlikuma līmenī tas. Jāskatās, ja būs izmaiņas definīcijā, tad tam arī sekosim.
Tāpēc, ka to nevar izmērīt, piemēram, nosvērt ar svaru. Svāra procentos nevar izteikt nanomateriālu. To var raksturot ar skaitu, ar daļiņu skaitu, bet procentuāli masas ziņā šis nanodaļiņu skaits var būt ļoti niecīgs sastāvdaļā, bet toties ietekme tam var būt liela, jo nav zināma, kā šī viela tiek uzņemta organismā, kā viņa tālāk reaģē. Respektīvi, ir noteikta šī robeža 50, tā ir vidējā svērtā vienība, kā raksturot nanodaļiņu daudzumu produktā, jo nav teikts, ka viņas visas ir šajā diapazonā. Produktā var būt nanomateriālu sastāvs ar dažādu diapazona daļiņu izmēriem un dažādām skaitliskajām attiecībām. Tāpēc ir ieviests jauns raksturošanas veids, kā virsmas laukums uz tilpuma vienību. Līdz ar to varētu būt, ka atbildīgajām personām, kurām ir saskara ar nanomateriāliem viņu produktos, ir savukārt, es jau runāju par līgumu slēgšanu, lai nodotu kaut kādu atbildību, lai paziņotu un iesniegtu informāciju. 16. panta kārtībā par nanomateriāliem varētu būt, kad ir jāslēdz līgums ar atsevišķu speciālistu, kas spēj to izdarīt. Vadlīnijās par nanomateriālu paziņošanu tas ir aprakstīts. Galējo nospiest notify var tikai atbildīgā persona, bet savadīt šo informāciju var uzticēt speciālistam. Tā, to, kas ir jāpaziņo, tad es domāju, tas ir skaidrs, pie tā vairāk netērēsim laiku, kas tieši ir jāpaziņo. Latvijā arī ir, tā skaitā paziņoti produkti, kur ir nanomateriāli. Un daudz maz tas tiek pildīts. Par tādām tīri vispārīgām lietām, kad tirgu šādi produkti bija arī līdz tām, tas ir skaidrs. Tagad viņi vienkārši tiek legalizēti. Tie nav, pat parādījušies jauni produkti, tādas sastāvdaļas jau vismaz no 2000. Gadu sākuma tiek izmantotas, tikai tas nebija par tām parādīta publiski pieejama informācija, ka tās ir. Tā, es domāju, ka ar šo es varētu beigt, vai ir jautājumi.